Labdien, arotbiedrību biedri un darbinieki Latvijā! Šobrīd Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība ļoti nopietni strādā pie jautājuma, kā ietekmēt mūsu vidējo darba samaksu valstī, lai tā augtu un lai arī minimālā alga ar to būtu samērīga. Un šeit ir ļoti svarīgi uzturēt tos principus, ko Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība jau ir panākusi tajā brīdī, kad Eiropas Savienībā tika izstrādāta direktīva par minimālo algu un arī par koplīgumiem. Un šeit ir jāpasaka ļoti skaidri, ka arī Saeimas ilgtspējas attīstības komitejā tas bija tā, ka visi vienprātīgi Saeimas deputāti atbalstīja tieši Latvijas Brīvo arotbiedrību savienību, ka kritērijiem jābūt tādiem, ka minimālā alga būs 50% no vidējās darba samaksas vai 60% no vidējās tipiskās, ja mediānas darba samaksas. Tāds princips tika atbalstīts Saeimā vienprātīgi. Visi 12 deputāti arī apliecina Saeimas komisijas sēdes protokols un tieši Latvijas Brīvo arotbiedrību savienības priekšlikums. Bet šobrīd ir dažādi piedāvājumi, un, piemēram, darba devējs saka, ka vajag 40% no vidējās darba samaksas, Labklājības ministrija saka, ka kompromiss būtu 45%, bet Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība uzsver to, ka mums jau ir šī te nacionālā pozīcija izstrādāta, Saeima to ir izstrādājusi, un tāpēc mēs gribam, ņemot vērā šos kritērijus, kas ir arī šajā direktīvā nosaukti, tātad dzīves dārdzība jeb pirktspēja, minimālās algas samērība ar vidējo darba samaksu, nabadzības ierobežošana, produktivitāte, uz tiem arī pamatā balstīties. Tiesa, vesela virkne ministriju ir izstrādājuši veselu virkni arī citus kritērijus, pret kuriem mēs neiebilstam, bet mēs uzsveram to, ka direktīvā ir minēti tieši šie galvenie, kuriem arī mums ir jāseko. Nu, un tāpēc mēs no savas puses paskatāmies pavisam vienkārši. Paņemam no Brīvo arotbiedrību savienības pilnīgi neatkarīgas ekspertus. Tātad, Komercbanka eksperti, kas ir, protams, saistībā ar darba devēju pusi vairāk nekā ar arotbiedrībām, tātad Gašpuitis un Strautiņš. Viņi vienkārši un korekti pasaka, ka 25. gada otrajā pusē vidējā darba samaksa sasniegs to līmeni pirktspējā vai dzīves dārdzības, teiksim, jomā, kāds tas bija pirms inflācijas straujā kāpuma. Un minimālai algai vēl krietni vēlāk. Tātad mēs ļoti labi saprotam, ka arī šobrīd 2024. gadā un arī 2025. gadā vēl šī darba samaksa nebūs sasniegusi iepriekšējo pirktspējas līmeni, vidējā. Un ja mēs samazinām šo vidējo darba samaksu uz 40% un vēl mēģinām rēķināt, kā darba devējs saka, tad, kad ir pilna statistika 2 gadus iepriekš to līmeni, jo zinām, kad arī vidējā darba samaksa ir kāpus vienā gadā pa 11,8%, citā gadā pa 7,6%, tad mēs šos pieaugumus ignorējam un nosakām vēl nesamērīgi zemāku algu, minimālo algu. Tātad ignorējot šo pieaugumu faktoru. Un tas parāda to, ka mēs tik tiešām vēlamies, lai šī nevienlīdzība netiktu mazināta, lai nebūtu ņemts vērā šis produktivitātes, samērības princips ar vidējās darba samaksas pieaugumu, lai mums, teiksim, būtu zināmā mērā tāda iekonservēta realitāte. Bet paskatīsimies, kā tas ir citur. Lietuvā jau šobrīd minimāla alga ir 50% apmērā no vidējās darba samaksas 2024. gadā. Paskatīsimies, kā ir Igaunijā. Igaunijā patreiz ir 42,5% no tātad vidējās darba samaksas minimāla alga. Bet tur ir krietni augstāks, kas? Neapliekamais minimums. Krietni
augstāks arī, teiksim, ir atvieglojums, kas ir ģimenēm atbalsts. Un, protams, ne tikai tas, bet arī ļoti zems nodokļu sloks, sociālo apdrošināšanu likmju sloks uz darbinieka bruto darba samaksu. Tas viss ietekmē neto darba samaksu, bet mēs kā vienmēr sakam, ka mūs interesē tas, cik darbiniekam ir naudiņa makā un kā viņš ar to var realizēt savas ģimenes un paša cilvēka, teiksim, vajadzības. Nu, tātad mēs redzam, ka Igaunijā ir šobrīd 42,5%, bet tai pašā laikā ir grafiks kā par gadiem, viņi sasniedz tieši šos 50% un 2027. gadā arī Igaunijā jau būs 50%. Nu, mums vēl jāpasaka to, ka arotbiedrības ir aicinājuši arī celt neapliekamo minimumu, celt viņu arī vidējai darba samaksai, jo vidējā darba samaksa ir tas pats galvenais rādītājs, kā pieaug labklājība valstī, un, protams, pieaugot vidējai darba samaksai, ar zinām, teiksim, laika nelielu nobīdi jāpieaug arī minimālajai algai. Tas ir normāli, un to mēs arī arotbiedrības atbalstam. Un šobrīd jāsaka, ka neapliekamais minimums mums ir 2 gadus bijis nemainīts, tikai 500 Lietuvā, Igaunijā 2 gadus pēc kāp uz augšu. Tāpēc mēs no savas puses arī uzstājam gan finanses ministrijai, gan citām ministrijām darba devējiem, sakam sekojoši, ka mēs nepiekrītam 2 gadu nobīdei atpakaļ, ignorējot vidējās darba samaksas pieaugumu, ka mēs mēģinām saprast par to, kādai būtu minimālai algai, un sakam ļoti precīzi, kad mēs paņemam kaut vai 2. kvartālu vai ceturksni iepriekšējā gadā, kad arī ir statistikas dati, un uz tās bāzes, gluži tāpat kā Lietuva, nosakam šo, teiksim, proporciju, kādai jābūt ir minimālai algai. Igaunija piedāvām vēl to paskatās pavisam vienkārši, Igaunijas bankas prognozes par esošo gadu. Un tādas prognozes gan dara pie mums arī, gan Latvijas banka, gan finansu ministrija. Mēs arī šādām variantām piekrītam. Bet mēs noteikti vēlamies vēl vienu lietu, lai būtu arī šis grafiks, kā mēs pakāpenis, gluži tāpat kā Igaunija, sasniedzam šos 50% no vidējās darba samaksas, bet tas ir, ar šiem bez šī 2 gadu, teiksim, atpalicības, ko mums piedāvā darba devēji. Un ne jau 40%, kā viņi arī uzskata. Tādā veidā mēs vienkārši mēģinām atražot sabiedrībā nabadzību, trūkumu un to, ka cilvēki brauc prom no Latvijas. To mēs nevēlamies. Mēs vēlamies, lai cilvēki strādā, dzīvo un audzina bērnus šeit Latvijā, un arī šie bērni paliek pamatā Latvijā. Un jābrauc, mācīties uz citām zemēm un atgriežas šeit, jo šeit ir vide, kurā var labi dzīvot, labi strādāt un labi nopelnīt. Paldies! Latvijas Brīvo arotbiedrības savienība kopā ar sadarbības un sociālajiem partneriem jau kopš pagājušā gada aprīļa ir iesaistījusies pārunās par minimālās mēneša algas pārskatīšanas un noteikšanas principiem. Un tās problemātika, ko mēs līdz šim saskatām, ir tāda, ka Latvijā saruna notiek par attiecību pret vidējo algu tautsaimniecībā, bet tā novirzās no Eiropas parlamenta un padomes direktīvas rekomendācijām par 50%. Šobrīd darba devēja un Labklājības ministrija piedāvājusi 40 un 45% attiecību, kamēr Latvijas Brīvo arotbiedrību savienība tomēr pastāv uz šiem rekomendētajiem 50%. Un tā galvenais izaicinājums patiesībā ir šī bāze. Kā jau Egils minēja, šī bāze ir noteikti šobrīd Latvijas ministru kabineta noteikumu projektā pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem uz aizpagājušo gadu kopš minimālas algas stāšanās spēkā brīža. Un tas, ko mēs redzam, kāpēc šis ir izaicinājums, jo var šo 2 gadu laikā var veidoties diezgan būtiskas izmaiņas arī tautsaimniecības procesos, kā mēs to esam novērojuši procentu rekomendācijas.
lai labāk saprastu, kā veidojās atšķirības starp minimālās algas līmeņiem, nosakot to pēc dažādām bāzēm, varam veikt salīdzinājumu, kā tas izskatās jau šogad. Piemēram, šogad, ja mēs balstītos pēc prognozēm par vidējo algu 2024. gadā, minimālās algas attiecība būtu 42%. Vienlaikus, ja mēs par bāzi ņemtu CSP datus par 2 gadiem atpakaļ, tad jau šobrīd veidotos 50% attiecība. Tas parāda to, ka 50% no 2 gadus novēlotas statistikas veido vienādu attiecību šogad ar to, kāda tā ir Igaunijā. Vienlaikus Igaunija plāno to palielināt turpmākajos gados, bet Latvijai tā potenciāli ir ierakstīta kā šobrīd jau maksimālā robeža. Savukārt Lietuvā 50% jau ir šobrīd. Taisnības labad gan jāpret minimālās algas atšķirības starp Baltijas valstīm ir ļoti būtiskas. Bruto izteiksmē šogad Latvijā minimālā alga ir 700 eiro, Lietuvā 924 eiro un Igaunijā 820 eiro. Protams, jārēķinās ar to, ka nodokļu aprēķins mūsu valstīs ir nedaudz atšķirīgs un ar Lietuvu diezgan būtiski atšķirīgs, bet arī neto izteiksmē Latvijā ir izteikti zemāka minimāla alga. Neto izteiksmē tā ir 586 eiro, kamēr Lietuvā 708 un Igaunijā 763 eiro. Bet, lai labāk izprastu, ko mēs varam iegādāties par šīm minimālajām algām, tad ir svarīgi tās salīdzināt pēc pirktspējas. Un tā atšķirība starp Latviju un Lietuvu ir 180 gandrīz, 180 eiro, un starp Latviju un Igauniju ir 80 eiro. Tas nozīmē, ka mūsu iedzīvotāji, salīdzinot ar kaimiņu valstīm, var iegādāties preces un pakalpojumus, kas ir par 80 līdz 180 eiro mazākā vērtībā. Un vēl par ko Latvijas Brīvo-arotbiedrību savienība iestājas, ir tas, ka pārskatot minimālo algu ir svarīgi vienmēr arī paralēli pārskatīt neapliekamo minimumu, jo tas ietekmē šo uz rokas saņemtās algas līmeni. Jau Eiropas komisija un OECD savās analīzēs Latvijai ir norādījušas, ka Latvijai ir samērā augsta ienākuma nevienlīdzība, un sevišķi tā ir izteikta uz iedzīvotājiem, kas ir zemo algu saņēmēju pusē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nodokļu sloks ir jāmazina tieši uz tiem iedzīvotājiem, kur saņem mazākās algas, lai viņi spētu piedzīt klāt vidējo un augsto algu saņēmējus. Vienlaikus mēs, protams, arī atzīstam, ka Latvijā nodokļu sloks ir samērā augsts vidējo algu saņēmējiem, tāpēc Latvijas Brīvo-arotbiedrību savienība ir iestājusies par to, ka neapliekamiem minimumam ir būtiski pārskatīt piemērošanas robežas, kuras tā teikt, samazina slogu tieši uz mazajām algām, tajā pašā laikā atstāja arī samērā nozīmīgu ietekmi uz vidējām algām. Kā mēs redzam, arī Lietuvā un Igaunijā šobrīd šāds neapliekamā minimuma progresivitātes skala veidojās, un tieši zemo un vidējo algu skalā šīs te neto algas ir augstākas pie zemākiem darba devēja izdevumiem, kamēr pie augsto algu līmeņa šis sloks jau izlīdzinās. Tādēļ Latvijas Brīvo-arotbiedrību savienība ir iestājusies par to, ka neapliekamais minimums neapliekamiem minimumam ir jāpārskata robežas, kuras piemērotu maksimālo neapliekamo minimumu vismaz līdz 1000, ieteicams pat līdz vidējai algai. Savukārt šī te diferencētā neapliekamā minimuma skala būtu jānosaka augšējā robeža pie 2800 eiro.